Un tagad jūs gribu iepazīstināt ar Sidniju, kuram ļoti interesē tehnoloģijas, bet viņam ir ļoti sarežģītas attiecības ar skolotājiem, jo viņam ļoti gribas izteikt savu viedokli. Paskatāmies. Man patīk pēc skolotājiem strīdēties un pārspēt to, ko viņi saka. Vienīgajā atraidījuma tam, ko es saku, ir lielākā daļa laika, tu esi bērns, tu nezini, ko tu runā. Reti, kad trāpās, ka man nebūtu taisnība, jo es vienmēr pārdomāju, ko es saku. Ļoti daudz lietas, ko es gribu pateikt, bet tad man smadzenes vienkārši saka, nē, tas nelidos, tu to nesaki. Tāpēc jā, man nav sliktas sarunas ar skolotājiem. Lielākā daļa laika es pasaku loģisku lietu, viņi var nepiekrīt vai piekrīt, vienkārši pasaka, aiztaisi muti, man neinteresē, tu esi bērns. Skolotāji, ko mēs pieminam, sevišķi tie, kas ir bijuši stingri, tad mums varbūt nepatīk, bet tagad mēs pieminam, viņš man iemācīja to un to, bet ir bijuši skolotāji, kas bija stingri un sliktā nozīmē stingri, kas ir kaut ko mūsos sagrāvuši kaut kādas mūsu robežas pārkāpuši, apvainojuši, bijuši netaisnīgi, tad tajā ietekmes aplē mēs skolotājus atceramies ar mīnuszīmi. Un ļoti grūti dabūt no tā sava apļa to skolotāju, to personu ārā, kas mūs ir ietekmējis ar sliktu zīmi, jo tā mīnuszīme kaut kādā veidā dragā mūsu pašvērtējumu. Viņu pamatojums, kāpēc viņi piemēram no skolas izdzīs, ir tāds, ka klausies, tu iebildi uz to, ko mēs darām. Tev varbūt bija jēdzīgi argumenti, bet mums ir vienalga. Tu esi bērns, tu nezini, ko tu runā, tu iebildi par to, ko mēs darām, un tu lido ārā no skolas. Jo mums ir tikai taisnība. Tas nav fiziski iespējams, ka mums var būt kaut kāda problēmas, kuras ļoti viegli redzēt. Man personāli patiktu, ja cilvēki censtos saprast vairāk un nestereotipētu cilvēkus. Censtos klausīties tajā, ko saka. Skolotāja loma ir milzīgi svarīga. Un nevar tikai apmierināties ar to, ka tu varbūt esi ļoti profesionāls savās profesionālās kompetencēs, pasniedzot metodiski un inovatīvi savu priekšmetu. Pirmkārt, tu esi kā cilvēks, kuram ir jāveido kontakts ar personību, kas tikai veidojās, kurš ir jūtīgs, kas pats sev vēl nesaprot līdz galam, un katra tā ietekme, kas nāk no malas, diemžēl ļoti arī spēcīgi ietekmē. Jā, teorētiski mēs zinām, ka mums jāiekļauj visi bērni, un ne tikai tie daži, kurus mēs gribam iekļaut, un tas nav tik vienkārši. Bet vai skolēni vispār kā viņi uz to reaģēs, vai viņi būs tam gatavi? Kā mums palīdzēt tam vājākajam, tam citādajam, tam, kuram varbūt nav tik daudz draugu? Cik mēs esam gatavi pieņemt to atšķirīgo? Un tas ir liels darbs, un tas prasa daudz laika, tam vajag sarunas ar vecākiem, tam vajag sarunas ar bērniem, un mums tas tik un tā ir jādara, jo svarīgs mums ir pilnīgi katrs bērns. Pie mums ciemos ir Valsts kontroles padomes locekle Maija Āpoliņa par skolu visiem bērniem. Maija. Labdien! Man kā valsts kontrolas pārstāvim ir šodien iespēja būt šeit, tādēļ, ka jau pēc ļoti tiešām daudzām revīzijām bērnu tiesību jomā, labklājības jomā, veselības aprūpes jomā un arī izglītībā, jau pēdējā laikā, kas arī ir mērāms gados, mēs regulāri ceļam trauksmi un aktualizējam jautājumu par to, ka valstī ir nepieciešama vienota, visaptveroša un ļoti mērķtiecīga atbalsta sistēma ģimenēm ar bērniem, lai viņi varētu pilnvērtīgi attīstīties un nākotnē iekļauties sabiedrībā kā pieaugušie un ne tikai patērētāju lomā, bet dodot savu individuālo ieguldījumu mūsu kopīgajās lietās. Zinātne un metodes izglītībā, veselības aprūpē un diagnostikā, sociālajā darbā mums šodien paver ļoti plašas iespējas
palīdzēt un atbalstīt bērnus. Un pirmā lieta, kas šodien man prieks dzirdēt, ir izskanējusi tik daudz reižu, ir tā, ka mēs vairs nevaram nepamanīt bērnu, mēs nevaram izlikties viņu neredzot. Un tādā veidā arī izvairīties no atbildības par atbalsta sniegšanu šim bērnam, kurš klasē varbūt nesapmīgs, kurš varbūt pārāk regulāri neveiksmīgs, vai arī ļoti sadrūmis un nelaimīgs, acīm redzami, tādēļ, ka būdams bērns, viņš ar savu uzvedību signalizē par problēmām, kuras viņš objektīvi pats nevar atrisināt, jo viņš ir bērns. Un mūsu Latvijā ir tik maz, un mēs paliekam mazāk, ka mēs vairs nevaram atļauties šo jautājumu risināšanu atlikt uz rītdienu. Un mēs nevaram pazaudēt nevienu bērnu, un tas ir mūsu valsts un nācijas īstenībā jau izdzīvošanas jautājums. Tik ļoti svarīgi tas ir. Es atļaušos uzskaitīt faktus un datus, lai pamatotu un parādītu to, ka tas nav manās personīgās emocijās balstīts vērtējums, ka viss ir slikti, bet īstenībā jau šodien, pēc tiem rādītājiem, ar kuriem es iepazīstināšu, tas liecina tikai par to, ka mēs jau maksājam ļoti augstu cenu par to, ka mēs neesam bijuši pietiekami drosmīgi, izlēmīgi un uzņēmīgi šos jautājumus risināt jau daudzus gadus atpakaļ. Un pirmais kritērijs ir saistīts ar dzimstības mazināšanos un sabiedrības novecošanos, kas liedz mums tādu pilnvērtīgu paudžu nomaiņu. Un statistiķi to mēra ar sumāro dzimstības koeficientu, kas ir svarīgi. Es gribēju parādīt šos skaitļus. Faktiskā situācija to raksturo skaitlis 1,36, bet vēlamā ir 2,1. Tā ir tā starpība, kas parāda, cik ļoti tālu mēs esam no vēlamās situācijas. Otrs kritērijs ir lielais problēmu bērnu skaits bērnu vidū. Un, pirms pāris gadiem mēs veicām revīziju saistībā ar bērniem ar uzvedības problēmām. Un tā bija unikāla ar to, ka apkopojot datus no dažādām informācijas sistēmām, mēs pirmo reizi valstī mēģinājām saskaitīt, cik mums ir bērnu, par kuriem jau ir reģistrēta oficiāla informācija, ka viņiem ir uzvedības problēmas vai arī viņu dzīvē ir tādi apstākļi, kas liecina, ka ja mēs neko nedarīsim, tad šīs uzvedības problēmas var attīstīties. Un satraucošs secinājums ir par to, ka riska grupā oficiāli mums Latvijā ir katrs 10. bērns. Un ja mēs to pārvēršam absolūtos skaitļos, tad Latvijā jau ir 46,000 šādu riska grupas bērnu. Trešā lieta. Publiskajā telpā jau var teikt, ka nerims diskusijas par izglītības kvalitāti. Un, protams, ka diskutētāji, katrs ar izglītības kvalitāti visticamāk saprot ko citu. Un tomēr arī tie rādītāji, kas ir vispopulārākie, vai tas būtu zemes mācību snieguma vērtējums vai eksāmenos izkritušo bērnu skaits, tā pilnīgi zemē nav metami un par tendencēm arī liecina. Tad, kad tas bērns izkrīt eksāmenā, būs daļa, kurus mēs atbalstīsim un kas atgriezīsies skolā un tās 9 klases pabeigs, būs daudz arī tādu, kas šobrīd neatgriežas skolā. Bet viņi pazūd no skolas redzesloka, bet sabiedrībā jau viņi paliek vienalga. Un tas, ko mēs redzējām pieaugušo izglītībā, ir, ka šobrīd mums valstī ir 300,000 pieaugušu cilvēku vecumā no 25 gadiem, kuriem ir darba tirgū nepietiekama izglītība. Un darba tirgū par nepietiekamu uzskata nevis nepabeigtas 9 klases un pat nepabeigtas 9 klases, bet arī pabeigtu vispārējo vidējo izglītību, kurā nav iegūta profesionālā kvalifikācija. Kāpēc mums par to vajadzētu satraukties? Pirmām kārtām atbilstoši satversmei, mēs esam demokrātiska valsts, paši esam izvēlējušies, ka tieši tādā vēlamies dzīvot. Tas nozīmē arī sociāli atbildīgu valsti, un tas nozīmē valsti, kurā ievērot un nodrošina cilvēktiesības.
Un tiesības uz vienlīdzīgām iespējām, uz kvalitatīvu izglītību ir bērna tiesības. Un tiesībām vienmēr spoguļu attēls ir pienākums, un tas ir valsts pienākums šīs tiesības nodrošināt. Bet es arī aicinātu šo jautājumu paskatīties no tādā morāli, ētiskā viedokļa. Es, kā vecāks, pārstāvu paudzi, kas padomju laikus praktiski nav piedzīvojis. Un visu mūžu esmu augusi miera un drošības apstākļos, un šobrīd audzinot savus bērnus, es uzskatu to par milzīgu privilēģiju, kaut vai salīdzinot ar situāciju Ukrainā, kurā ir iespēja domāt tikai par elementāriem izdzīvošanas jautājumiem. Bet redzot šos rādītājus, šos kritiski satraucošos rādītājus, vai mēs kā šī brīža pieaugušo paudze varam teikt, ka mēs esam pienācīgi izmantojuši šo mums doto iespēju un ka mēs to arī atzīstam un savos darbos atzīstam par vērtību. Ja kādu nepārliecina šie apsvērumi, kas ir balstīti tiesībās un juridiskos aspektos un morāli-ētiskos apsvērumos, tad es gribu teikt, ka valsts kopumā pastāv tikai tādēļ, ka ir tādi lielie jautājumi, kur mēs katrs viens, kas gādā par savu ģimeni un bērniem, neesam cīnītāji. Un tā ir kopējā ekonomiskā attīstība, un tā ir arī mūsu nacionālā drošība. Ja mums samazinās pelnošo un strādājušo pieaugušo skaits, tas vēl vairāk palielina šo demogrāfisko slodzi, ko rada pieaugošais apgādājamo cilvēku skaits. Un otra lieta – zema izglītība ir ļoti auglīga augsta dezinformācijai, un tādēļ tas ir arī nacionālās drošības jautājums. Valsts kontrolē ir daudz revīziju no dažādiem aspektiem. Bet tas, kas iezīmēs šajās revīzijās, ir, ka daudzām problēmām ir vieni un tie paši cēloņi. Mēs sākām ar tādām kritiskajām, mazaizsargātajām grupām un viņu situācijas izpētes jautājumiem. Vai tie būtu bērni bez vecākiem, vai tie būtu bērni ar speciālām vajadzībām, vai tie būtu bērni ar uzvedības problēmām un specifiskiem autiskā spektra traucējumiem. Šobrīd mēs tajā tēmu izvēlē esam nonākuši līdz brīdim, kad mums vairs nav nepieciešams skatīties uz kaut kādām konkrētām grupām un viņu specifiskām problēmām. Mēs revidējam pamata izglītības kvalitāti un visticamāk, ka jau tuvākajā laikā mēs tiksimies arī ar kādu no jums šeit zālē, jo mēs apmeklēsim pašvaldības un iepazīsimies ar konkrētu skolu situāciju un meklēsim gan labos piemērus, ko varētu multiplicēt visā Latvijā. Tālāk šogad mums ir plānota revīzija pirmsskolas izglītībā, jo šis, protams, ekspertu vērtējumā ir kritiski svarīgais vecuma posms, kurā visām intervencēm ir vislielākais efekts un labākie rezultāti. Un pievērsīsimies arī visaptverošai bērnu veselības aprūpes revīzijai. Tā ka tas vēl šajā gadā. Bet atgriežoties pie tiem cēloņiem, es gribu teikt, ka mēs redzam ar audita metodēm, revidējot un uzklausot visas iesaistītās puses, ka tas attīstības slasts ir mūsu galvās, sabiedrībā kopumā un tajā noraidošajā attieksmē, kas acīm redzami varētu būt balstīts arī mūsu personiskajā pieredzē, ka mums ir grūtības ar atbalstošu, iekļaujošu un audzinošu pieeju darbā ar bērniem. Mūsu rīcībā kopumā tomēr, vai vismaz pārāk bieži, dominē sodīšanas kultūra. Un tas nozīmē, ka mēs redzam sekas. Ja uzvedībā atspoguļojas tas, ka bērnu vajadzības nav apmierinātas, tad mēs reaģējām uz sekām, kas īstenībā ir signāls, kas mums kā pieaugušajiem būtu jānolasa. Un sodīšana turklāt ir ļoti cieši saistīta ar izslēgšanas, izstumšanas, izolācijas kultūru, jo tā mēs tiekam vaļā no problēmas, lai gan īstenībā tas ir tādā ļoti šaurā izpratnē, jo sabiedrībā kopumā tas problēmu nemazina. Uz papīra un likuma līmenī jau viss it kā ir kārtībā. Visas skolas māca vienu un to pašu izglītības saturu un atliek jau nu vien vecākam izvēlēties tikai to saprast, kur ir tā dzīvesvietai tuvākā skola.
Bet tā reāli un tā godīgi, katrs pie sevis, vai tas tā tiešām arī ir? Un es ļaušu katram pie sevis par šo padomāt, uzdodot 3 ļoti provokatīvus jautājumus. Pirmkārt, vai vecākam ir tiesības sagaidīt, ka viņam bērnam skolā blakus nesēdēs, piemēram, bērns, kurš ir piedzimis alkoholiķu ģimenē? Un ja tā, tad vai mums kā valstī ir pienākums respektēt šo vēlmi vai prasību, to nodrošināt? Faktiski tas nozīmē, ka kādam pēc kaut kādiem kritērijiem ir jāsāk šķirot bērni, vai to drīkst? Un 3. jautājums ir, vai jūsu kā vecāku viedoklis mainītos tad, ja tas, tā teikt, nevēlamais bērns būtu jūsu bērns? Un šajā brīdī es parasti atgādinu to, ka problēmas bērnu uzvedībā nerodas tikai sociāli nelabvēlīgās ģimenēs, kā mums par to gribētos domāt. Tās var izraisīt ārkārtas apstākļi, no kuriem mēs neesam pasargāts neviens. Un, piemēram, tā var būt slimība ģimenē kādam, tā var būt kāda tuvinieka aiziešana, un tas var būt arī ļoti plaši izplatīts fakts. Tā ir vecāku šķiršanās. Un vai šajā brīdī mēs esam pārliecināti, ka mums ir pamats dažādot šīs skolas, neieslīgstot, protams, arī galējībās, kur šī pieeja nebūtu balstīta drīzāk diskriminācijā, bet patiesi labos nolūkos? Pie tiem rezultātiem, ko es rādīju, mēs nevaram turpināt darīt to pašu, kas mūs ir novedis pie tiem rādītājiem, par kuriem es stāstīju sākumā, un cerēt, ka neko nemainot, notiks brīnums. Un pēkšņi vienā dienā viss būs atrisinājies pats no sevis, un tie rezultāti būs kļuvuši labi. Un tas, par ko es runāju, ir, ka mums ir jāvirzās uz iekļaujošu skolu, uz skolu visiem bērniem, kurā sistēmiski visiem bērniem tiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas uz vislabāko iespējamo izglītību viņam un iespēju īstenot savu potenciālu, jeb iespēju maksimumu. Un es šeit vairs daudz neatkārtošos, jo tas jau iepriekš izskanējis. Es šeit mēģināju uzmodelēt to kopējo atbalsta sistēmu, lai parādītu, cik daudz ir tajā iesaistīto. Un kas nenozīmē, ka to bērnu mēs varēsim kādam atdot, un tas atbildīgais viņu salabos, un pēc tam mums atvedīs atpakaļ, tā teikt, normālu, un problēmas vairāk nekādas nebūs. Mums ir jārēķinās ar to, ka visiem šeit iesaistītajiem būs jāstrādā ar katru šo bērnu un savstarpējā sadarbībā. Un bērns nav futbola bumba. Bet vēl es tikai gribu uzsvērt īpaši šeit atbalsta personāla nozīme tieši izglītības iestādēs, jo mūsu revīziju vērtējumā šī ir tāda novārtā pamestā tēma, un par atbalstu personālu un viņu pietiekamību. Un šeit es nerunāju par vienu psihologu, varbūt pat uz nepilnu slodzi 1000 bērnu skolā. Un mēs, paldies Dievam, esam atraduši labus piemērus, un tas noteikti Latvijā nav vienīgais. Meklēsim vēl un stāstīsim arī par tiem, kas liecina, ka tie rādītāji ir apmēram tādi, ka uz 1000 un 1200 bērnu skolu vidēji būs apmēram 10% bērnu un pat vairāk, kuriem būs nepieciešams atbalsts. Un, lai to varētu veiksmīgi īstenot, šai atbalsta komandai ir nepieciešami 10 speciālie pedagogi. Un it kā no vienas puses izklausās daudz, bet no otras puses, vai 10 speciālisti uz 1000 bērniem ir kaut kas, ko mēs nevaram atļauties. Vēl viena nianse. Mēs bieži savā pieejā domājam par to, ka atbalsts mācību procesā, tas ir saistīts ar diagnozi. Un tad risinājums ir tas, ka kaut kur ir jābūt tai ārstēšanai. Medicīnas atbalsts, medicīnas vajadzības, veselības vajadzības, tā ir viena no tēmām, kas skar bērnu vajadzības skolā un ne tikai skolā, arī jebkur citur, lai kur bērns arī atrastos, bet tas nav tāds atsevišķs risinājums. Šajā brīdī parasti izskan pretarguments. Visus bērnus
nekad nevarēs iekļaut. Un kaut kādā mērā es to arī nenoliedzu, bet uz šīs bērnu skaita piramīdas pamata es gribu ilustrēt to, ka mums sistēma ir jābūvē uz piramīdas vidusdaļu, kurā ir šie 10 plus 36 tūkstoši, par kuriem es minēju sākumā, kas ir tas katrs 10. bērns riska grupā. Problēma bērnu revīzijas laikā mēs tātad ieguvām šo informāciju bijušajos Naukšanos, kas tātad ir šī izolētā iestāde, un droši vien, ka mums ir pat vēl vairāk bērnu, kuriem būtu nepieciešama vides maiņa, un starp tiem bija bērni, kur tur varēja arī nebūt. Bet kas ir svarīgi, ka tie ir 10 bērnu pret daudziem tūkstošiem bērnu, kuriem ir vajadzīgs atbalsts. Un tas nozīmē, ka tie ir izņēmumu gadījumi, bet no valsts politikas viedokļa sistēmu nebūvē uz izņēmumu, tie ir izņēmumu risinājumi. Sistēma ir jābūvē uz lielāko īpatsvaru, tātad uz piramīdas vidusdaļu. Vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt mūsu sabiedrībā kopumā, katru reizi, kad mēs dzirdam vārdu terminu iekļaujoša izglītība, ir pietiekami daudz negatīvu un pat agresīvu komentāru. Tātad atbalsts mācību procesām neatiecās tikai uz bērniem ar vāju sniegumu. Tas attiecās uz visiem bērniem, arī uz talantīgiem bērniem. Turklāt vēl paturot prātā, ka talantīgs bērns nebūtu nenozīmē, ka tas nav bērns ar speciālām vajadzībām, jo talants var būt jebkuram. Bet talantīgiem skolēniem ir vajadzīgs atbalsts, lai viņi šo savu augstāko iespējamo potenciālu īstenotu līdz pilnības pakāpei. Un vēl mēs nedrīkstam aizmirst par bērniem ar vidēju sniegumu. Jo tie būs tie bērni, kas relatīvi tiek galā bez īpašām problēmām ar mācību saturu un visticamāk, visbiežāk arī ļoti būtiski netraucē pārējiem. Bet starp tiem noteikti būs visvairāk bērnu, kuri nebūs īstenojuši savu iespējamo potenciālu līdz galam. Kā es minēju, mums ir labi piemēri, un tagad visiem tiem, kas parasti sūkstās, ka tas nav iespējams un tā ir utopija, vismaz viens piemērs, un atradīsim vēl, ir par to, ka tas ir iespējams. Un tas mūsu nākotnes attīstības plānus un uzdevums šo diskusiju pavērš citā virzienā, ka mēs turpmāk nevaram vairs atļauties diskutēt par to, ka vai tas ir iespējams, drīzāk tomēr nav iespējams, vai tam vajadzīgs laiks un darīsim to vēlāk. Diskusija drīkst būt tikai par to situācijā, kurā tās ir bērnu tiesības, valsts pienākums un kurā tas ir praktiski iespējams. Diskusija drīkst būt par to, kas ir nepieciešams, lai mēs to varētu nodrošināt visiem bērniem Latvijā un visās Latvijas vietās. Un šeit ir ļoti būtiska pašvaldība izpratne, kas veido savas reģionālās izglītības ekosistēmas, to apzināties un tā gudri un tālredzīgi tajā ieguldīties un investēt. Jo nevis vienkārši skola, bet pilnvērtīga skola var būt magnēts. Jo vecāki ar bērniem, tātad darbspējīgā vecumā, tie ir jūsu potenciālie iedzīvotāji, kurus jūs varat piesaistīt. Un, ja neticat, tad es esmu viens no tādiem vecākiem, ceļošu līdzi tur, kur maniem bērniem būs tāda izglītība, kāda viņiem ir nepieciešama. Pavisam īsi. Ja mēs skatāmies uz atbalsta sistēmu kopumā, īstenībā jau valstī mums nav tas veiksmīgākais risinājums, ka atbalsts un dažādu pakalpojumu attīstības bāze mums ir Eiropas fondu finansējums, kas pats par sevi nav slikti, bet ka tas notiek dažādu fragmentāru projektu ietvaros, un tādi ir dažādos resoros. Bet kamēr mēs būvējam šo visaptverošo sistēmu un ir cerība, ka arī valsts kontrole pēdējos mēnešos varētu būt sadzirdēta un varbūt, ka šis ledus sakustēsies un kaut ko mēs patiešām sāksim būvēt ilgtspējīgi, tikmēr mums ir jāstrādā ar tām problēmām un vajadzībām, kas mums ir šodien, un projekti šo iespēju paver. Un tās ir projekti šobrīd skolu kopienā. Es tikai gribu atgādināt, cik ļoti būtiska ir pašvaldība aktīva loma un iesaiste šajā projektā, jo revīzijas laikā Pumpura projektā tomēr bija daļa pašvaldību, kas šo iespēju nebija izmantojušas.
un mans novēlējums. Tas taču ir tik loģiski, ka mēs sabiedrībā visi esam atšķirīgi. Es vēl līdz šai dienai nevarētu izpildīt bumbiņas mešanas normatīvu. Bet tas arī ir tas unikālais, jo tieši tā ir tā labā lieta, ka mēs katrs varam kaut ko labāk nekā citi. Tas ir tas, ko mēs varam pārdot citiem, un tādā ziņā mēs esam viens no otra atkarīgi. Tikai ir jautājums, bērna vecumā, mēs kā pieaugušie, ko mēs parasti saskatām? Tās vājās puses vai tos talantus, vai tos mēs meklējam? Un tas ir mūsu attieksmes jautājums, lai mums izdodas mainīt savu perspektīvu. Paldies jums liels, un kaut jūs nemācījāt mest bumbiņu, es ticu, ka metamo kauliņu jūs protat mest. Un paldies jums.